Labvakar, skatītāji un klausītāji. Es jau biju iepriekš ielicis vienu video, viņš vēl nav publicēts. Gribēju padalīties, cik forši tomēr sēdēt pie maizes krāsnes, ko iepriekšējā video reklamēju. Un te var teikt, var sēdēt kā pie kamīna. Ne sliktāk, jā, tad respektīvi viņa ir ļoti bieza, tad siltumu uzkrāja daudz, diezgan liela mute, var daudz maizes vienlaicīgi cept, gan šmorēt cepešus un visu kaut ko, kā vien sirds vēlās, pīrādziņas un visu kaut ko. Šis video nebūs garš, gribēju padalīties jaukajā momentā, par ko priecājos. Plītiņa sāk blakus jau dzist, oglītis jau iet uz norietu, un tagad priecājos par maizes krāsni. Tad dūmi drusciņi vēl iet ārā, vakar bija iekurinājis, paspēja jau atzist uz vakaru, tad bija vajadzēja no rīta jau iekurināt, bet pagaidām mācos apieties, kā tur viņi ir, jo iepriekšējie saimnieki mums no pārpircēja nepastāstīja. Tik iepriekšējā saimniece bija atbraukusi, viņa tik teica, ka darbojās, un tas bija arī viss, ko viņa varēja pateikt. Darbojās, jā, ka iesila, viss nedūmoja, viss bija ļoti labi, uzsila ļoti labi. Augšā mūrīts arī, kur gulēt, silts bija. Nebija karsts, bet bija ļoti labi silts, jo nebija pārāk ilgi kurinājis. Kā tā. Garu video netaisīšu, lai ātrāk publicējās. Atdalos harmoniski jums vakaru, labu novakaru un tā tālāk. Līdz nākamajam video. Visu gaišu!